Sveiki, šodien es jums parādīšu, cik svarīga ir runāšana laukumā tieši. Nevis ārpus laukuma, bet laukumā. Spēļu laikā vissliktākais, kas var notikt, ir, ja laicīgi nepabrīdina pa tuvojušos bloku vai vispār nepasaka neko. Var notikt divas lietas. Pirmā, cilvēks iesprūst blokā, uzbrucējs viegli gūs 2 punktus, un otrā lieta var arī dabūt traumas tādā veidā. Bet, ja mūsējais aizsargs laicīgi tiek brīdināts pa tuvojušos bloku, tad uzbrukošajai komandai nav variantu. Arī bloks! Trešā situācija, vēl ar kuru bieži sastopas spēles laikā aizsargi, ka signāls tiek dots, bet viņš tiek dots stipri par vēlu. Arī bloks! Pilnveidot šo komunikāciju var pavisam vienkārši. Mums jārunā. Treniņu laikā komunicējam, runājam gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, ko mēs darām, kā darām, bol, ņēmu, mans, maiņa. Runājam, pieradinam sevi pie domas, ka mēs runājam laukumā. Ļoti bieži jauniešiem ir novērots tas, ka ģērbtuvēs, ārpus laukuma, skolā runā vienkārši perfekti, skaļi, saprotoši un pārliecinoši. Bet līdz ko uznāk laukumā, tā visi mutes ciet un nezinu, kāpēc vairs nevar parunāt.